Gutrija mācīšanās teorija ir pavisam agrīna un sena, kas liek uzsvaru uz to, ka mācīšanās notiek veidojot konkrētas asociācijas. Šajai teorijai ir vairāki principi, kad mācīšanās tiek asociēta ar stimulu un attiecīgu reakciju. Mācīšanās pastiprināšana un atkārtojums nav nepieciešams, jo Gutrijs arī saka, ka ieradumi veidojas, atkārtot savienojot konkrētus stimulus. Ar atbildēm mācīšanās iesakņojas un var kļūt automātiski pat pēc gadu ilgas pauzes. Piemēram, skolā noskanot skolas zvanam, skolēni kolektīvi reaģēs, sākot runāt, saliekot saturu skolas somās un dodoties ārpus klases, jo tas signalizē pārtraukumu. Kristīna katru reizi, kad sāk mācīties mājās pie savu galda, automātiski atver jaunu pārlūku logu ar Minecraft, pat nedomājot par to. Spēlēt matemātiku un mācīties Minecraftu ir tik forši. Sākumā Kristīna tikai dažreiz ieslēdza Minecraft, lai paralēli mācībām varētu izklaidēties. Viņa to darīja katru reizi, kad apsēdās pie galda. Ar laiku Kristīna sāka darīt to pat tad, kad nemācījās, vienkārši apsēžoties pie tā paša galda. Galda jeb stimulu redzēšana un Minecraft atvēršana, jeb reakcija, atkārtot notika vienlaikus. Laika gaitā tas novada, ka šis stimuls izraisa automātisku darbību. Atvērt Minecraft. Kristīna pat nepamana, ka tas notiek, jo tas ir kļuvis par ieradumu. Mazajam Jānim katru svētdienu ir viens svāts ieradums. Viņš ienāk virtuvē un sajūt ceptu karbonāžu smaržu. Apsēžas pie galda un sāk ēst. Stimuls, smarža, atbilde, uzbrukums karbonādēm. Viņa prāts, karbonāžu radars. Bet tad mamma, Kristīna, aizbrauc atvaļinājumā un viņas vietā saimnieko tante Paula. Tante ir veselīga dzīvesveida piekritēja un nolēma pārprogrammēt Jāņa ieradumu. Svētdiena pienāk un virtuvē nāk smarža. Bet kas tad tas? Brokoļi ar sezemu? Viņš skatās uz tanti un domā, Jānis aizdomīgi iekožas, bet tante viltīgi smaida, sakot, ka jūtas kā veselīga dzīvesveida zinātniece. Pēc 3 nedēļām notiek brīnums. Mamma ir atpakaļ un cep karbonādes. Smarža piepilda māju. Jānis atnāk un izsaucās, kas te vundī pēc sirds un asinsvadu slimībām, un viņš no leduskapa izvelk mīļotos brokoļus ar sezemu. Stimuls ir tas pats smarža, bet atbilde ir mainījusies. Gutrijs būs stāvā sajūsmā. Mamma ārprātā, bet tante gluži lapni. Bet Jānis, viņš joprojām sapņo par karbonādēm, bet ieradums ir attiestatīts.